laika posms no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas valsts, līdz 1919. gada 11. novembrim bija viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī joprojām atradās Vācu un Krievu karaspēks. Tikai 1919. gadā, kad Latvijas brīvības cīņu laikā iekarotājs padzina no Rīgas, kļūst skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. Neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermunta karaspēku bija izšķiroši. Tādēļ, pieminot šo notikumu, 11. novembrī Ašplaža dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Ķemeru evaņģēliskās luteriskās baznīcas ir apglabāti latviešu karavīri, 80 latviešu karavīri, kas krituši varoņu nāvē. Draudze apkop šos kapus. Arī viņā pusē baznīcā ir daži kapi, kur ir apglabāti arī latviešu karavīri. Un tas skaits, cik te viņi ir apglabāti? 8. Šeit 80 karavīri dus krituši varoņu nāvē.